Я Морпех на особым задании на Луну. Я единственный вижу чужеродные нападения. Это было секретное задание. Kill the serpents, kill Xenos. Но мой отряд был уничтожен. Чужие уничтожили их. Чужие ксеноморфы, инопланетяне уничтожили мою команду. Это было задание на Луну. Но я успел уничтожить очень много чужих. Задание было совершенно секретно. Я уничтожил многие чужие, чужеродные организмы.
kad biju veicis vietējo apgaitu tepat Mārupē, atradu nezināmas izcelsmes melnu kosmonautu ķiveri. Šī melnā kosmonauta ķivere bija ar iespējams kāda ir nezināmas izcelsmes astronautiem, jo šī te ķivere bija ar trubu deguna galā. Es nezinu, kam viņa piederēja, bet šis ir vērtīgs kādam zinātnisks nezināmam atradums. kosmonautam. Iespējams, viņš ir bijis humanoīds, Nav zināms, kas ceļojis kādas Uz izcelsmes materiāls. Tā ķivere ir izstrādāta. Blakus ķiverei bija grants Melnzeme. Šis ir interesants atradums. Pēc brutālas cīņas ar xenomorfiem es nolēmu doties ilgā atvaļinājumā. Bet šī te ķivere, kuru es atradu, iespējams pieder, es pat nezinu, kam viņa pieder. Kādas teorijas varētu izbīdīt, vai nu nav nejausmas, kam viņa piederēja. Amerikāņiem viennozīmīgi nē. Varbūt krieviem, nezinu. Bet es viņu turēšu slepenībā. Es atradu šo melno ķiveri, kurai degungalā piestiprināta truba, kas iespējams ir elpošanas trubas skābekli, kura pievada, lai varētu elpot. Bet rodas daudz jautājumi. Kā piemēram, kam piederēja šī te ķivere?
pilnīgi iespējams, ka kādam kosmonautam un ja šī te ķivere tepat mētājās, tātad tās īpašnieks iespējams šo ķiveri Papjankai ir nozaudējis. Un pats astronauts īpašnieks ir bijis stiprā alkohola reibumā. Viņš ir centies aizmirst šo te traģisko, drausmīgo notikumu. Kur, kā es to pieļauju, pēc savas zinātniskās sazvērstības teorijas vadoties, šīs te kosmonauts, kad ir veicis savu darbu kosmoskuģī, planētas Zeme orbītā, kosmosa stacijā, viņš ir labojis kādu objektu, un viņa darba laikā noticis ir kas drausmīgs. Iespējams, šis te kosmonauts ir ieraudzījis vai sastaps to, ko viņam nevajadzēja satikt. Es pieņemu, ka šis te monstrs, kuru viņš satika, cirplanētiešu monstrs, kurš nenogalinājis ir viņa, šī tā kā kosmonauta, visu komandu. Viņš ziņojumā to slēpa patiesos notikumus. Un tāpēc viņš sācis ir drausmīgi dzert Papjankai, jo nav spējis to visu aizmirst. Un reizē viņu vajā arī vainas apziņa, ka viņš nevarēja glābt nevienu, bet tas, ko viņš ieraudzīja, melno drakona čūsku, cirplanētiešu drakonu, viņš to neaizmirsīs nekad. Bet šī zinātniskā sazvērstības teorija ir tikai mēģinājums saprast un izdibināt patiesību. Iespējams, šīs te kosmonauts
humanoīds. Ir vienkārši pazudis bez vēsts. Jo viņš satika черный дракон, чужого, черную дракону, чужого. Šis monstrs, citplanētiešu monstrs, kuru kosmonauts Adrians satika, viņš glabās noglabās to notikumu uz visiem laikiem sirdī. Этот черный чудовище, черный монстр, инопланетяне, монстр, убил их всех. Била стрельба. На его стреляли из пистолета, автоматы и ничего. Он всех убил. Šis te citplanētiešu melnais drakons Xenomorphs pazuda bez vēsts. Tas viss notika kādā kosmiskajā stacijā. Cerība. Vilcienu ražotnes fabrikā perfekta vieta, kur slēpties tumsā. Perfekta vieta, kur radīt ligzdu, aktivitātes ligzdā. Novērojamas aktivitātes ligzdā. Noslēgt perimetru, neielaist civilos, bruņmašīnas sardzēstāvu, vairākas bruņmašīnas stāv. Tumšsarkans Xenomorphs skrien pa vilcienu fabriku, aktivitātes ligzdā. Redzams
tumšsarkans xenomorfs. Mēs būvējam labāku pasauli katram cilvēkam. Drons, kareivis, xenodrons, drons, kareivis ir dzimis, lai stātos xenomorfu armijā, aizsargāt karalieni. Marsa fabrikā ugunsliesmās viņš krita. Viņš nebija ļauns. Viņš nāca no pasaules, kas sveša mums. Viņš, melnais xenomorf, drakons, korporācija militārs ierocis. Viņš nav ļaunums. Tikai sardzē stāv miglā melni, xenomorfa, drakoni stāv. Ir jālikvidē Perēklis. Ziņoju. Neptūna raktuvēs uz mēnesi tika veikti arheoloģiski izrakumi. Mēs, cilvēce, pirmo reizi visas cilvēces vēsturē izrakām ārpus zemes izcelsmes dzīvību.
Neptūna raktuvēs tika izrakti xenomorfi. Viņi bija nekustīgi, bez dzīvības pazīmēm, mums tā šķita. Vairāki xenomorfi tika izrakti. Mums likās, ka tas ir milzīgs atradums visai cilvēcei. Bet tad, kad šos te xenomorfus nogādāja uz vietējo kosmisko staciju veikt tālāko izpēti, viņi atdzīvojās. Viņi nogalināja šie te xenomorfi visus uz kosmiskās bāzes stacijas 50 cilvēkus. Tāpēc tiku iesūtīts es iznīcināt draudus, jeb noskaidrot, kas nogalinājis visu kosmiskās bāzes stacijas ekipāžu komandu. Notika liela apšaude. Mana komanda izpildīja pavēli. Mēs cilvēki nezinājām, kas mūs sagaida. Man bija jāiznīcina ļaunums. Šīs te čūskas xenomorfi, viņi bija ļoti dzīvīgi, bet apšaudes rezultātā vairāki mani komandas biedri tika nogalināti. Es ziņoju, es esmu xenomorfu mednieks. Nu jā, un man labi maksā par to, lai cilvēki būtu drošībā un uzdevums, lai tiktu izpildīts. Un es izpildīju uzticēto pienākumu godam, bet visus xenomorfus neizdevās nogalināt. Viens aizmuka, aizbēga, noslēpās, bet tas jau ir cits stāsts. Es uzvilku PSRS gāzmasku. Apokalipse atnākusi. Xenomorfu invāzija notikusi. Dievs, tu esi mans glābējs. Tikai ar izdzīvošanas priekšēju mēs izdzīvosim. Dāvid, xenomorfu radītājs. Gigantisks kosmos kuģis ieradās Zemes orbītā un nometa tūkstošiem melnas burkas uz cilvēku galvām. Šis bioloģisks ierocis nogalināja miljoniem cilvēku. Kurā brīdī dievi nolēma iznīcināt cilvēkus. Cilvēki ir sajukuši prātā. Они сошли с ума.
ar savām rokām nogalina savu dzīvību. Dievi radītāji kļuva par iedzīvotājiem. Līdz tu saproti, ka esi tādam cilvēks, рабочий человеку, рабочий труд. Я хочу гулять по дорогу, где зеленый дерево. Хочу быть космонавтом и работать на космическую станцию. Monstri no kosmosa ar ugunsspēku pret tiem karot, tiem cilvēki tikai barība. Slepkavošanas mašīnas, xenomorfi, neprātīga korporācijas utopija. Pakļaut tos saviem mērķiem. Tumšsarkans zenobars skrien uz bezpilota ložmetāja torņa pusi. Zelta pieneņu bļavā melna kosmonauta ķiverē. Tumšsarkans kareivis Trons sasprāga gabalos. Kosmosa stacijā cerība, augsta līdzes aktivitāte, ar uguns spēku pret tiem karot. Iesim. Mistiskā miglā melngan dzils xenomorfs gulēja. Viņš gulēja, jo tam bija karsti. Viņš ir bīstams bioloģisks organisms. Viņš gulēja pie fabrikas trubas. Viņš ir ievainots, šauta brūce. Saule redzam pie debesīm, apšāvis 10 melnos xenomorfus. Ar savu koka divstobra droboviku izšķaidīja smadzenes daudziem melnajiem drakoniem čūskām. Xenomorfa mednieks. Viņam darba daudz, ļaunums jāiznīdē. Bruņuvestēji trāpīja skābi, xenomorfu asinis ir kā skābi. Tāpēc steidzam vilka bruņuvesti. Iznīcināt xenomorfus nav viegls darbs, bija speciālists. Pēc saņemtā uzdevuma viņš atkal devās savās medību gaitās. Kad kosmosa kuģis bija nogāzies uz planētu, tā bija cietuma planēta. Kosmosa kuģis cieta katastrofu, tas bija nokritis uz Zemes. Kosmosa kuģī atradās daudzi xenomorfi. Tie bija inficējuši kuģi. Bija uz kosmosa kuģa, skrēja uz medicīnas nodaļu, lai iešpricētu vakcīnu sev kājā, lai būtu imunitāte, jo dēļ sprādzienu uz kuģi bija
ļoti augsts gaiss. Kosmosa kuģis negribēja saslimt ar kādu slimību vai infekciju. Tāpēc potēja kājā vakcīnu. Tas paspēja izglābties, bet visi xenomorfi gāja bojā. Tikai viens izmuka, bet bija ievainots. Tikai viens xenomorfs izmuka, nolēma atriepties par saviem tavarašiem. Kurus nogalināja xenomorfi. Paraugs sugas xenomorfa eksemplārs 9 jau bija aizmutis no fabrikas. Tas devās uz kanalizāciju. Eksemplārs 9 devās uz kanalizāciju. Eksemplārs 9 jau bija nožmiedzis pāris bombušas, kuri trāpījās viņam ceļā, tāpēc spēja atjaunoties. Eksemplārs 9 jau bija kanalizācijas tunelī noslēpies. Mutācijas ceļā tas sāka pārvērsties par karalieni. Viņš no aizmiga, lai tiktu pabeigta transformācija mutācijas ceļā. Es uzmeklēju savus vecos paziņas, lai tie ar spēcdienestu palīdzību izziņotu militāru karantīnu, lai atrastu eksemplāru 9. Tika veikta liela meklēšana, teritorijas tika pārmeklētas, lai atrastu šo melno xenomorfu dronu kareivi. Eksemplāru 9, kurš mutācijas ceļā par karalieni grib kļūt. Pilsētā iebrauca militāri tumši zaļas bruņotas bruņmašīnas. Tās devās uz meža pusi. 5 bruņmašīnas brauca līdz lietus. Kad spēcdienesta virsnieks Matīs bija atradis eksemplāru 9, viņš izdeva pavēli evakuēt pilsētu. Civilie tika evakuēti. Spēcdienesta brigāde devās kanalizācijas tunelī. Bet eksemplāru 9 jau bija kļuvis par karalieni. Tāpēc sadēja daudz olas, no kurām sejas ķērāji radās. Spēcdienesta brigāde bija nolemta. Pēc apšaudes tie kļuva par pārnēsātājiem, brīdināja viņus, lai uzmanās, bet viņu neklausīja neviens. X paņēma bruņu vesti un ugunsmetēju un devās viņiem pa pakaļ. Kad bija kanalizācijā, tur viss mirdēja drausmīgi. Tāpēc uzvilka gāzmasku. Ar ugunsmetēju staigāja pa kanalizāciju. Turēja rokā kustības detektoru. Kad bija tuvu ligzdei, detektors uztvēra daudzas dzīvības aktivitātes ligzdā. Ar ugunsmetēju uguni atklāja pa daudzām olām un xenomorfu upuriem. Bija izveidot ligzda, vairāki dronu, melni sarkani kareivji metās virsū, tāpēc ar automātu šauba mērķi. Daudzi sasprāga gabalos, meta kā granātas. Atrada karalieni 9, kas bija ievainots, jo melnsarkans dronu kareivis ar asti iecirta plecā, novietojot
lietojis C4 spragtvielas pie milzu cisternām, jo šī bija pamesta PSRS atomstacija, neaktīva, pamesta, kuru xenomorfi bija inficējuši. Zem tās atradās kanalizācijas tīkls. Pēc tam, kad uzspridzināja visu, atrada eksemplārs 9 karalieni, no kuras palika pāri tikai rokas un kājas. Izvilka no mēteļa kabatas mazus šprici, iedūra to eksemplāru 9 karalienes rokā, lai paņemtu asins paraugu.